Sveiki, mani sauc Kristīna un ikdienā es strādāju akcijas sabiedrībā Laima. Un šodien kultūras fóruma Baltās nakts ietvaros mēs atrodamies pie Laimas ražotnes Miera ielā. Un man aiz muguras jūs varat redzēt mūri, kurš ticis apgleznots ar Pozitīvas festivālā radītajiem darbiem. Pozitīvas festivāla ietvaros mēs Laima radījām projektu Lielākā siena ar mākslas darbiem, kur kopumā tika radīti 220 darbi. Atsaucība bija vienkārši negaidīta. No šiem darbiem māksliniekam nācās izvēlēties dažus, kurus mēs tagad redzam atainotus uz Laimas mūra. Šobrīd atrodamies Miera ielas pagalmā, kur ap 9:30 sāksies Pozitīvas festivālā radīto mākslas darbu izsoli. Darbi ir radīti visdažādākie un nav jausmas, kur pie kā viņi nonāks pēc tam. Pielietojums jau būs pēc katra paša izvēles. Vai nu tas būs kaut kur virtuvē pie sienas, vai varbūt tās garāžā pie mīļā motocikla. Vai es varu dabūt kādu šokolādīti? Nē, šeit notiekās radošā darbnīca, kur jūs aicinām zīmēt iespējams nākamo šokolādes papīrīšu dizainu un uzzīmēsiet, iedosiet uz sankatiņu, un tajā brīdī mēs jums arī uztaisīsim šokolādi. Kas vispār piedalās tajā? Piedalīties var jebkurš. Jā. Jebkurš sākot no pašiem mazākajiem un beidzot ar pašiem sirmākajiem. Un kāda atsaucība? Atsaucība ir ļoti liela, kā varam redzēt, ir pat pilna galda, kad nav īsti brīvas vietas. Skaidrs. Labi, paldies! Izpaliek tā domās ar 1, 2, 3, un otrais raksta pārdod 07. Kā jūs izdomājāt nopirkt to gleznu? Sāc, Čoni! Spontāni vienkārši viņi izcēlās no visām pārējām un Ar ko? bija tā vērts. Godīgi bija tā doma, ka mēs vienkārši kopīgi piegājām un es ieraudzījām un bija tāds. Ja viņi tūlīt pateiks, ka tā glezna tiek pārdot, es viņu gribu. Un viņi pateica, viņš stāvēja man blakām un teica, pērkam uz pusēm, pērkam. Vienu mēnesi pie tevis, otru pie manis. Nu, lūdzu, mēs turam gleznu.